pirmskolas izglītības iestādē ir atbraukuši Liepājas kolēģi pieredzē. Tad mēs dodamies uz savu meža nometnes vietu, kur noturēsim brīvdabas nodarbību, kuras mērķis ir nostiprināt 2 nedēļās mācīto par kokiem. Šodien ozols un kļava ēdīsim pankūkus ar kļavu sīrupu un dzersim ozolzīļu kafiju. Nu tā, mēs dzīvojam. Ikdienu Āpšu kungs ir klātesošs un dodas līdzi mums visos piedzīvojumos. Pa ceļam uz meža nometni atrodam ozolu, kļavu un atkārtojam jau iegūtās zināšanas. Dodamies mežā, un nevienmēr mēs izvēlamies vieglākos ceļus. Visbiežāk mēs meklējam piedzīvojumus. Tā arī šoreiz. Kāpjam pāri kritalām, lai gan varētu apiet tām apkārt. Tomēr ir aizraujošāk līst, kāpt, lekt pāri, nekā apiet apkārt. Šajā nodarbībā līdzdarbojās arī mūzikas skolotāja Sanita, kura kopā ar bērniem izdziedāja mīklas veidošanas dziesmiņu, gāja rotaļās un radoši darbojās. Pieniņu pielējam. Par muzikālajiem instrumentiem var kļūt arī parasti mežā atrasti kociņi. Ugunskurā ceptas pankūkas ar kļavas sīrupu, vārīta piparmētra un liepziedu tēja, mierīgs saulains rīts visos klātesošajos radīja tādu vienkāršu bezrūpību. Te Elza dziesmiņu dzied, un viņai pievienojas visi pārējie bērni. Skolotājai Ivetai klātesot tika radīti krāsaini kļavu lapu tārpiņi, un arī te, caur radošajiem procesiem, vēl spēcīgāk bērnos nostiprinās līdz šim iegūtās zināšanas. Uz mirkli šķiet aizmirsās visas pasaules rūpes, jo visi draudzīgi kopā bija, dziesmiņas dziedāja, radošajos procesos līdzdarbojās. Rīta cēlienu mežā noslēdzam ar paldies dziesmiņu un pateicības vārdiem par to, ka mežā varējām būt un piedzīvot. Kalnā augšā, pa taku takām, dodamies atpakaļ uz pirmsskolu.